Pirms nedēļas raidījuma pirmajā daļā stāstījām par to, kā top grāmata par Zlēkām, kāda Ventspils novada pagastu. Idejas par grāmatu centrā ir Zlēku baznīca, visas Latvijas mērogā unikāla sakrālā celtne. Laika gaitā šis dievnams vairāk kārt ir cietis dabas stihijās, iesperot zibenim dedzis baznīcas tornis. Ko leģenda vēsta par pirmo torņa degšanu? Un tur vispār interesantas lietas notikuši, jo tas negaiss bijis oktobrī. Vai varam iedomāties, oktobrī tādu pērkonu negaisu, var jau būt, ka ir bijis ļoti silts rudens, un tas bija tajā laikā, tātad 1725. gadā, kad Zlēku barons vēl bija tas trakais Ulriks. Tas pats, kurš uztaisīja Zlēkmoļu štreps, tas pats, kurš nolaupīja Līgavu pēc latviešu metodas, acīm redzot, viņam tas patika. Viņš jau tajā laikā jau bija cilvēks gados. Viņš ir tajā brīdī atgriezies no kaut kurienes, viņpus Ventai. Vai nu viņš ir bijis Ēdolē, vai viņš ir bijis kur citur. Viņš piebraucis tagad pie Ventas ar savu karieti un netiek pāri, jo pārceltū tajā laikā bija plosts. Plosts stāv otrā pusē, un viņš paskatās pāri. Tagad jau arī var redzēt, vai ne, no Ventmals var redzēt baznīcas torni. Viņš redz, ka baznīcas tornis deg. Iespējams, ka visi plostnieki aizskrējuši dzēst baznīcu, tādēļ barons varējis vien noskatīties uz nelaimi no Ventas otra krasta. Un viņš cilvēks bijis ārkārtīgi temperamentīgs, straušs, neaprēķināms. Viņam vajag tikt pāri pa katru cenu, vai ne? Viņš sūta tagad savu nelaimīgo foreitoru. Foreitors ir tāds kalpotājs, kurš zirgu mugurā jāja karietei pa priekšu. Laikam tā viņiem bija pieņēmts. Ar savu zirgu, lai viņš peld pāri Ventai un kā gribat, lai atgādā to plostu šurp. Un, protams, tas arī paklaus un metas iekšā visu zirdziņu Ventā, bet nelaimīgā kārtā ir negaiss Ventā, viņi liela, oktobra mēnesis, ūdens ir augsts, un pretējā pusi stāv un mālaini, un viņi netiek zirdziņa augšā, viņi jau aiziet bojā, gan cilvēks, gan lopiņš. Nav zināms tieši, kā baronam izdevās pārkļūt upē, bet nonākot pie baznīcas, atlicis vien noskatīties uz torņa drupām. Un tad viņš teicis tādu vārdu, kā saglabāt kronikā. Neraudiet, mīļie cilvēki, lai tas nodeg, es uzcelšu vēl daudz skaistāku. Un to viņš arī izdarīja, jo tas tornis, kas ir celts pēc viņa pavēles un par viņu naudu, tas esot izskatījies tieši tāds, kā Rīgas Pētera baznīcas tornis. Apmēros varbūt mazliet mazāks, ņemot vērā, ka arī pats Zlēku baznīca nav gluži Pētera baznīcas lielumā, vai ne? Bet torņa veidojums ir bijis tieši tāds pats, un es varu precīzi pateikt, ka tas bija 69 metrus augsts. Laimdota Sēle, strādājot pie Zlēku vēstures izpētes, apkopo ne tikai leģendas par senākiem laikiem. Tikpat vērtīgas ir arī iknedēļas tikšanās ar pagastā šobrīd dzīvojošajiem ļaudīm. Man ārkārtīgi daudz palīdz Zlēku ciemu bibliotekāra Pārsla Bože, jo ar viņas starpniecību man ir vieglāk atrast cilvēkus. Viņi pazīst visus. Tagad es arī pazīstu daudz. Ja? Man pirmā saruna biedrēm, man intervējamā persona bija šķiet šobrīd visvecākā Zlēku iedzīvotāja, tā ir Hilda Dorbe, kas dzīvo Strautnieku mājās. Ar viņu es sāku, tad nāca citi, nāca Zenta Pils, kurai arī ir 90, jā. Es runāju ar Frits Stender, kam arī ir 90. Ar vairākiem cilvēkiem, kuriem mūžs jau arī ir sasniedzis 8, 10 un pāri. Šai darbā iesaistījusies arī dzejniece Maija Rasare, kura cilvēkus un ainavas iemūžina fotografijās. Tagad es tā braucu, man liekas, ka tas ir svarīgi tomēr dokumentēt mājas un cilvēkus, ceļš tos vecos cilvēkus, kuriem ir pieredze un zināšanas, un būsim reālisti, viņiem jau ir pār 70 un 80, tad viņi vienkārši ir jādokumentē. Viņu sejas, viņu teiktais, tas ir svarīgi. Maija atzīst, ka viņu aizrauj iespēja iepazīt Zlēkas klātienē. Ieņem vērā, ka Zlēkās pirms tam bija bijusi tikai dažas reizes, un tā diezgan centrs, biblioteka, baznīca un viss. Tad visas tās vietas, mājas un cilvēki praktiski pārsteidzoši ir gandrīz viss. Tā ir Zlēku baznīcas draudzes priekšstādātāja un atslēgu glabātāja Elgas kundze.
Tas ir Cirkavas iedzīvotājs Vilnis. Un tā viņa absolūti burvīgā kundze, Veltes kundze. Jo Cirkava, kā es saprotu, agrāk ir piederējis pie Zlēkām un ļoti daudz likteņi ir savījušies un notikumi. Un tā ir pati Cirkavas mūža. Un te šī pusē esot bijis lūkšana nams. Un tagad šeit viena ģimene dzīvo un pārējais ir lēmts, protams, sabrukšanai. Tā ir jaunā paudze, tā ir tās Cirkavas mūžas. Tagad tās mājas saucās Dzēras, vienīgās ģimenes, jaunākā Atavas. Tas ir tas, kas ir palicis pāri no Zlēku mūžas. Reizēm ir tāda sajūta, ka tas ir diezgan briesmīgi, to nevienam nevajag. Tās ir ne tikai ēkas, tur ir pēc visiem tiem materiāliem un rakstiem, ko ir savākus un izstudējis Lemdot. Tur ir bijis arī dot vērā ņemams kultūras centrs tāds, ne tikai tur tāda vietējā pagasta miesta nozīmē, bet visā Kurzemes nozīmē un ir spēlēts teātris un braukuši ir mākslinieki no Rīgas un ar zirgu pajogiem uz izrādēm ir braukuši no Kuldīgas, no Ventspils cilvēki skatīties, un tas viss tur ir bijis. Un tas jau nav tā, ka kaut kāds notikums paiet un beidzās. Viņš tajās ēkās, tajās vietās kaut kā paliek un veido to gaisotni. Un tas, ka tas nevienam nav vajadzīgs, kaut kā skumīgi gala rezultātā viss kopā. Iespējams, ka ir viegli atbraukt, teiksim, reizi nedēļā no Ventspils centra, sabildēt tās drupas un tās mājas un pēc tam gudri runāt, bet varbūt, ka kaut kas te neattieksme ir maināms un varbūt, ka tam ir kaut kāda nozīme. Fotogrāfijās iemūžināts arī kāds akmens, kurš atrodas netālu no Abavu mūžas. Ir tāds uzskats, ka tas ir kaut kāds robeža akmens, un ir tāda arī ticama versija, ka tas ir piemiņas akmens mēra laikā, kur bojā gājušiem, ka tur ir bijuši tajā mežā kaut kāda apbedījuma, šis akmens ir tā kā viens palicis. Iespējams, ka viņš ir jau daudz vairāk pagājis zem zemes, un cik to krustu tur īstenībā ir jāvāk ārā un jāskaita. Tad, kad es sāku tikko strādāt pie grāmatas, tādā nozīmē, ka es jau taisīju pierakstus datorā, man veidojas kaut kas līdzīgs tādām personu sarakstam. No sākuma es domāju, tas ir tikai manām ērtībām. Lai es apmēram zinātu gan uzvārdus, gan daudz ko citu. Bet pamazām šis saraksts, patiesībā nevis pamazām, bet ļoti strauji, viņš stiepās garumā. Viņš kļuva ar vien garāks un garāks un garāks. Un parādījās ar vien jaunas personas, kas bija saistīts ar attiecības saitēm, vai tiešajām, vai arī caur precībām, vai kā citādi, ar kādām citām. Un tad es aptvēru, ka šis Zlēku iedzīvotāju tāds registrs, varbūt cilvēku arhīvs, ka tas jau veidojas kā vērtība pat pa sevi. Ka tajā var ietvert iekšā šos zimu ciltskopus. Un ietvert, teiksim, ņemot vērā tās manas iespējas, tikt pie baznīcas grāmatām, tikt pie tur dažādiem citiem dokumentiem, pie memoāriem, pie atmiņām un arī šīs tīri personiskās intervijas, ka veidojas visas tie krustojumi, kā viņas ir savā starpā saistītas. Un tad es kādā 3., 4., 5. reizē pārsvarā teicu, paklau, bet man liekas, ka jūs te viss esat radi. Un viņi saka, tā varbūt arī ir. Tikai tas viss jau iet tik ilgi, tas iet, 18. gadsimts, 19. gadsimts, 20. Tas ir apmēram 300 gadu laikā. Kā grūti tagad pateikt, varbūt, kur tā ir radniecībai sākums. Un šobrīd cilvēki ar vienādiem uzvārdiem Zlēkās ir milzuma daudz. Neapšaubāmi, ka Zlēku apkārtnē absolūtie rekordisti skaita ziņā ir cilvēki ar uzvārdu Bože. Manā reģistrā ļaudis ar uzvārdu Božas smalkā šriftā aizņem 6 vai 7 lapus. Absolūti rekordisti. Bet vai viņi visi ir radi, vai viņiem ir kaut kāds sākotnējs viens punkts, viens ciltstēvs, to es šobrīd vēl nevaru pateikt. Ir arī cits, protams, milzīgi liels dzimts. Ir Dālderi, ir Dēnavi, ir Līdakas, ir Vēži. Leiši. Lūk, un šobrīd, tagad, kad es braucu uz intervijām,
Es vienmēr ņemu līdzi šī saraksta izdruku, man nākas ar vienu no jaunu to izdrukāt, jo ar katru manu braucienu, ar katru manu muzeja bibliotēkā pavadīto dienu šis saraksts tiektas arvien garāks, arvien vairāk izmaiņu, jā, un tādējādi tas nozīmē, ka man tas visu laiku jāatjauno. Un zlēku ļaudīm ļoti interesē pašiem ieskatīties tad iekšā un papētīt pa saviem tuviniekiem, pa saviem radiem. Jo, protams, katrs atceras savu tēvu māti, katrs atceras savus vectēvus vecmāmiņus. Tās ir tās divas paaudzes. Bet sākot ar trešo, jau kļūst grūtāk. Bet ja tagad viņiem ir iespēja, ne jau visiem, bet vienai lielai daļai ieskatīties savā tādā ciltskokā pat 5 un 6 paaudzes uz atpakaļ, es teikšu vispār, tas ir piedzīvojums. Es arī pati priecātos uzzinot kaut ko tik daudz par saviem senčiem. Laimdota ne tikai dodas uz Zlēkām, lai tiktos ar iedzīvotājiem. Arī Ventspils muzeja bibliotēkā, kur glabājas seni dokumenti, tiek pavadīts daudz laika. Ir tā, ka pētot kādās apdzīvotas vietas vēsturi un cilvēks, kas tur dzīvojuši, katrā ziņā pirms padomju režīmu gadiem, ārkārtīgi vērtīgs avots ir baznīcas grāmatas. Un šeit ir viena no tādām, lūk. Tāda viņa izskatās no vienas puses, tāda no otras puses, jā. Attiecībā uz dzimšanas reģistrācijām tikus līdz 1912. gadam, kas nozīmē, ka man ir jālasa, ko te savā ļoti skaistajā patiesībā un kaligrāfiskajā rokrakstā ir rakstījis tā laika Zlēku draudzes mācītājs Kupfers. Tomēr jāņem vērā, ka ieraksti baznīcas grāmatā veikti ne tikai vācu valodā, bet piedevām vēl vienlaikus lietojot dažādu rakstību burtus. Līdz ar to darbs nav no vieglajiem un ātri paveicamajiem. Bet man jāsaka, ka viņa skaistajam rokrakstam ir vairākas īpatnības. Viņš virtuozi jauc kopā latīņu alfabēta burtus, kādus mēs lietojam arī šodien, un gotiskos, turklāt vēl rakstītos burtus. Nevis gotisko druku, bet rakstu. Lūk, šeit ir paraugs, būtībā tas ir špikeris. Tas ir špikeris, ko man iedeva Ingrīda Štrumfa. Jau man veicas pavisam viegli, man vairāk nav jāšifrē un jāpētī, kas tad te īsti ir. Baznīcas grāmatā reģistrēts jebkurš cilvēks, kas attiecīgajā laika posmā Zlēkās ir dzimis, laulājies vai aizgājis mūžībā. Šeit ir gan baroni, gan kalpi, gan vaļinieki, gan kalēji, gan šuvēji, gan, tāds, smalks amats kā pastmeistars, vai ne? Un tad vēl mums te ir dāmu šuvējs, tāds, es uzsveru vārdu dāmu, lai arī runa pa lauka apgabalu. Tomēr vācu valodā ir ļoti ērti. Vārds frau nozīmē gan sieviete, gan kundze. Lai gan vācu valoda nav varbūt tā pat elastīgākā, bet ir tādas dažas lietas, kas, man liekas, pat rakstītā veidā nevis uzlabo, bet paceļ pašapziņu cilvēkam, ka viņš ir frau, nevis tur kaut kāda baurišas vaiba. Kā liecina ieraksti baznīcas grāmatā, pagājušā gadsimta sākumā Zlēku pagastā bijušas lielas ģimenes. 1908. gadā Zlēkās piedzimuši 58 bērni. 7. 47, 8. 48, 9. 46, 10. 55, 11. 51. Tā kā caurmērā katru gadu ir dzimis apmēram 100 bērnu Zlēku pagastā. Es vēl nezinu, cik mirušo, jo es vēl līdz tam reģistram neesmu tikusi. Protams, ne visi šie bērniņi ir dzīvdzimuši. Ir arī diezgan daudz, salīdzinoši, jā, apmēram kādi 3–4% ir nedzīvdzimuši bērniņi. Un tad, apmēram 6–10% bērnu mirst bērnībā. Bet ģimenes ir lielas, ģimenes tiešām ir lielas, un spriežot pēc tā, cik bieži man te pie vienas ģimenes ir jāpapildina viņu bērnu skaits. Ir tā, ka bieži vien ģimenēs, ka katru gadu nāk klāt pa bērniņam,
katru otro gadu, nu tas ir ļoti daudzās, bet ir tā, kur katru gadu pa bērniņam, es domāju, ak Dievs, tolaik laikam neviens neuztraucās par to, kā es viņu uzturēšu, ko es viņam došu, vai viņam būs šis, vai viņam būs tās. Vienkārši bērniņi nāca pasaulē, absolūtā vairumā gadījumu dzīvoja un izdzīvoja un kļuva pa lieliem vīriem un sievām un tā tālāk. Ja jau pagastā ir tik daudz bērnu, tad nepieciešama arī skola, kurā mācīties, un skolas Lēkās ir ar senām tradīcijām. Tā dibināta jau 1796. gadā, un līdz mūsdienām saglabājies kāds interesants uzskates līdzeklis, kurš šobrīd papildina Ventspils amatu mājas senās klases aprīkojumu. Šis modelis ir kā uzskats līdzeklis, kurš nāk no Lēkām, kā saule, zeme un mēnesis savstarpējas kustības modelis. Un kādreiz viņš kalpoja kā uzskats līdzeklis Lēku skolā, kura ir viena no vecākajām skolām Latvijā. Zlēku skolā bijis arī muzejs, kura eksponāti šobrīd atrodas Ventspils muzeja krājumā. Elita Asne strādā pie šo materiālu digitalizēšanas, lai tie būtu pieejami plašākam interesentu lokam. Faktiski neviens jau viņiem netiek klāt, viņi ir sapakoti kastēs, tie ir albumi, tie ir apraksti par vēsturiskiem notikumiem, fotogrāfijas par 5. gadu, par to, kas ir Zlēkās. Tā kā Zlēkās ir, mēs zinām, Zlēkas ir pazīstams ar Zlēku traģēdiju. Pagājušā gadsimta 40. gadi ir viens no traģiskākajiem laika posmiem Zlēku vēsturē. Ejot caur tām Zlēku vēstures gadiem, gadsimtiem, periodiem dažādiem, kas nevienmēr sakrīt ar gadsimtu robežām. Man jāsaka, runājot par 20. gadsimtu, tas, kas notic Zlēkās, tas ir kaut kas neaprakstām šausmīgs. Parasti domājot ar vārdu Zlēku traģēdiju, iztēlojas tikai to 44. gada 8. 9. decembri. Bet tā jau nav. Zlēku traģēdija sākās jau 40. gada jūnijā. Sākoties padomju okupācijai visā Latvijā, gan pilsētās, gan laukos, sarosījās sarkani domājošie. Notiek iepriekš nepieredzēta izrēķināšanās ar mierīgajiem iedzīvotājiem, arī ar tiem, kuri nekad pat nebija interesējušies par politiku. Domāt jau katrs var, kas viņam tīk. Pa domām nevienu nesodu un arī nedrīkstēt sodīt, jo tā jau ir tā personiskā brīvība. Bet otra lieta ir kaut kas cits, tad, kad idejas vārdā, jā, un tagad cilvēks ir iegūst kaut kādu varu, kaut vai kā vietējās izpildu komitejas, tur loceklis vai priekšnieks, vai, teiksim, zemes komitejas priekšnieks, kad viņš tagad šo savu varu sāk izmantot. Ne tik vien tā, ka viņš saredz, lūk, tas tur ir šķirs ienaidnieks, un tagad man viņš ir jāiznīcina kā šķira, bet rodas arī iespēja nokārtot personiskos rēķinus. Šobrīd mūsdienās 21. gadsimtā mēs atkal tagad cilvēki zinām, kas tas ir privāti īpašums. Mēs zinām, cik grūti ir tikt pie kaut kādas rocības, pie kaut kādas laba materiālā stāvokļa, ka nekas nenāk velti, un nekas nenāk tāpat vien. Un kā tas ir, ka vienā jaukā dienā tavās mājās ienāk kādi 2-3 vīreļi un pasaka, šeit mums tagad būs jaunais mašīna un zirga nomas punkts, un jūs tagad, jums ir pārstundu laiku, vācieties ārā. Viss. Cilvēkiem vairs nav nekāda tiesība, viņi vairs nevar aizsargāt ne savu īpašumu, godīgi sakot, arī ne paši sevi. Traģiskie notikumi turpinājušies arī Vācu okupācijas laikā. Man liekas, katrs skolnieks, kurš mācījies Latvijas vēsturē pa Zlēku traģēdiju, zina, ka Vācu karavīri tagad devās tajā soda akcijā un nodedzināja 5 mājas un iznīcināja šo māju iedzīvotājus. Un viens no šīm mājām ir mūrnieki. Un vēlāk, jau padomu gados atkal visur rakstīja tātad mierīgo iedzīvotāju, ne pie kā vainīgu mierīgo iedzīvotāju iznīcināšanu, vai ne? Bet šie ideologi vai nezināja, vai vispār negribēja zināt, kas tad īstenībā tiem mūrniekiem tur notikās. Mūrnieki arī bija vecsaimnieki un dzīvoja tur Freibergi tādi, Jānis un Ede, un 5 bērniņi viņiem bija. Un viņus visus izsūtīja 41. gada 14. jūnijā.
no tām pašām būrnieku mājām. Mājas palika tukšas. Ienāca vācieši, sākās vācu okupācija. Vācu okupācijas varēja arī bija vajadzīgi nodokļi, vai ne? Arī bija vajadzīga gan nauda, gan naturālās nodevas, tur graudi, gaļa, piens un tā tālāk. Līdz ar to viņi bija interesēti, lai lielās saimniecības, lai tās būtu apsaimniekotas, lai tās tagad tur būtu lauka apsēt un lai tur būtu lopu un viss. Tur ieliek šī Jāņa jaunāko brāli, kurš arī nav nekāds jauneklis, arī dzimis 19. gadsimta beigās, Zāmeli ar sievu Mariju. Bet nu viņiem ir pašiem savas mājas, viņi dzīvo Paugās, un viņi tās mājas izrentē. Nu, lai būtu cilvēki, kas tur dzīvo, lai mājas nesabruktu cerībā, ka varbūt brālis atgriezīsies. Nu, lūk, un tie arī bija tie cilvēki, kas tad ciet tās soda ekspedīcijas laikā. Mūrnieks tagad nodedzināja. Tagad atgriezās padomju okupācija, pienāk 49. gads. Un izsūta arī otru brāli mūrnieku, Zāmeli, sievu un bērniem. Un līdz ar to, ko viena okupācijas var iesākt, otru turpināja, un tā pirmā pabeidz, kas saka piebeidz. Un tās dzimts vairs nav. Viss jau viņi nenomira, protams, bet viņi bija izkliedēti. Māli viņiem vairs dzimto nav, vispār nekā nav. Viņi ir izkaisīti pa pasauli un kur no kurēt. Es zinu, kas ir varas iestāžu netaisnība, kas nevainīgs cilvēks paņem, izrāv no mājām un aizgrūž cietumos vai lēģeros. Es to zinu ļoti labi. Un tāpēc man ir tāda sajūta, ka izceļot ārā no aizmirstības šos stāstus, tās nav leģendas, tie ir dzīvi cilvēki tādi, kā es, kā tu, un viss viņi gribēja vienkārši dzīvot, jā? Bet viņiem to neļāva. Viņiem vienam neko ļaunu nebija nodarījuši. Tas, ka kaut kur ir pienācis dokuments, jā, tā persona ir rehabilitēta, saprot, tas viņi vēl neizceļ ārā no tās aizmirstības. Es ceru to izdarīt. Lai ik viens cilvēks, kurš izlasīt šo grāmatu, lai viņš uzzinātu gan pa tiem Freibergiem, gan pa nelaimīgajiem Kriņģeļiem, un vēl pa vieniem cilvēkiem, ne, būtībā pa visiem, bet vēl viens liktenis man ārkārtīgi dziļi iesāpējās. Tagad Besnieku māja vispār vairs nav. Kādreiz tās bija Cirkalē, un Cirkala tajā laikā bija Zlēku pagasts sastāvdaļa. Cirkals Besnieku pēdējais saimnieks Kārlis Bumbuls. Dzimis 1906. gadā, un 42. gadā viņš aprecas ar kalponi. Ir karš, bet tomēr personīgā dzīve nebeidzas. Pēc gada viņiem piedzimst dēliņš Viktors. Un tagad pienāk 1945. gada 1. vai 2. janvārs, pats gada sākums, un viņa mājās iebrūk sarkanās bultas partizāni. Māja izlaupīja, piekrāva veselu vezumu mantām, atņēma pulksteņus, atņēma viņa trūcīgos laulības gredzenes kāds, viņa karlaikā bija varējuši dabūt, aizved līdz Kārli. Un tā jau viņa redzēja pēdējo reizi dzīvi. Pēc tam viņa ieraudzīja pēc 3 mēnešiem. Aprīļa sākumā viņa atrada mežā sasalušu dzīvnieku apgraustu. Padomju gados par varonīgo sauktā partizānu grupa Sarkanā bulta, tolaik darbojoties Zlēku pusē, pastrādāja neskaitāmas zvērības. Vēl mūsdienās tas tā notiek. Tas notiek visās valstīs, kas nav tiesisks valsts, es teikšu tā. Tā ir liecinieku novākšana, vai ne? Tad lūk, to Kārli Bumbulu no Besniekiem aizved, nogalināja, zvēriski nobendēja. Es uzsveru zvēriski nobendēja. Nu, sieva viņa nesagaidīja, protams, mazais puika un tā tālāk pienāk 49. gads, ko dara, viņas izsūta. Kāpēc izsūt šo sievieti un šo mazo bērnu, ja, kuram tajā brīdī 6 gadi? Kāpēc? Tāpēc, lai nebūtu liecinieku. Vietējie iedzīvotāji smagi cieta gan padomju okupācijas laikā 1941. gadā, gan Otrā pasaules kara laikā, kad tā beigu posmā Kurzemi pārpludināja bēgļi. Tolaik Zlēkās dzīvojas arī izcilā latviešu komponiste Lūcija Garūta. Ar Zlēkām Lūcijai Garūtai ir ļoti nozīmīgs laiks dzīvē. Viņa ieradās šeit, kā mēs zinām, Kurzemes cietoksnis, kad bija. Un šeit dzīvoja viņas jaunākās māsas, vīra, brālis un māsa. Biteniekos, tādas mājas bitenieki šeit bija.
vismaz. Ja? Un, kas ir šeit iezīmīgs, mēs pašreiz atrodamies baznīcā. Ir tāds skaists rindas, ko saka, ka ir ļoti smagi dzīvot šeit. Un vienīgie gaišie brīži ir, kad var spēlēt dievkalpojumos baznīcā. Bet tas nav vienīgais, ko Garuta tajā laikā dara. Viņi arī brauc pa visu Kurzemi, cik vien iespējams, un atskaņo kantāti. Var apbrīnot to cilvēku, tais kara apstākļos, viss tas darbīgums un mūzika bija viens no tiem spēkiem, kas cilvēkus saturēja. To mēs zinām arī visos laikos, tas latviešiem tā ir bijis. Visi, kas šī gada septembra vidū pulcējās Zlēku dievnamā, lai uzzinātu par paveikto grāmatas tapšanas procesā, noklausījās arī Lūcijas Garutas kantāti Dievs tava zeme deg. Pavadījumu uz ērģelēm izpildīja Aivars Kalējs, kurš savulaik bijis komponistes students. Mēs ar Rimantu Zemzaru bijām pēdējie studenti Garutas klasē, profesors Lūcijas Garutas klasē, konservatorijā, speciālā harmonijā un polifonijā. Lūcija Garuta vienkārši ar to savu ījūtību un sirsnību, tas vienkārši to nevar vārdos aprakstīt. Un viņa ļoti gaišs cilvēks, es tā teiktu, un, protams, ticīgs cilvēks. Arī pa spīti visam tam padomu laikam, tas kaut kur tai personībai bija jūtams. Jo viņi bez ticības nebūtu varējis ar šādu. Arī ticību Latvijas nākotnē, arī tādā nozīmē, ja, ka viņi nekad tādu darbu nebūtu varējis atcerēt, ja nebūtu bijušas šīs ticības un pārliecības. Savā laikā mācījos pie Lūcijas Garutas, un tagad ir iespēja viņas lielāko mūžu darbu, varētu teikt, spēlēt arī pašu labāko vai pazīstamāko kompozīciju. Šodien Zlēku baznīcā skanēs Lūcijas Garutas kantāti ar Andreja Eglīša dzeju, kur latviešu tautai ir ļoti dārga un uzskatām par vienu no tādiem šedevriem visā pasaules mērogā. Tas ir Dievs tava zeme deg. Tā ir tēma, laikam, kas latviešiem ir bijusi svarīga, ir svarīga, un es domāju, ka arī būs svarīga. Autori darbu pie grāmatas par Zlēkām turpina. Līdz tās izdošanai droši vien paies vēl vairāki gadi. Es centīšos savu iespēju un pieejamo materiālu robežās iziet cauri šim novadām no vissenākajiem laikiem, par ko liecina arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti un dažādas liecības. Līdz mūsdienām. Es centīšos to izdarīt. Daudzās jomās, gan, teiksim, kultūrā, gan skolā. Pa skolu arī atsevišķi stāsts, bet šai reizē pietiks. Un ar diviem pielikumiem. Viens būs šie Zlēku ļaudis, un otrs būs Zlēku pagasts ciemu un mājas, kur es gribu pieminēt visas mājas, kāds tur jebkad atradušās, vai tās šobrīd vēl atrodas it kā Zlēku pagasts teritorijā, vai arī nē. Un, teiksim, mājas, Cirkals mājas. Cirkala līdz 51. gadam piederēja pie Zlēkām. Tādējādi Cirkals vēsturi līdz 51. gadam ieskaitot, ir arī Zlēku vēsturi. Tālāk jau tas pāriet pie Ugāles pagasta. Bet runājot par šīm ēkām, par šiem namiem, sētām, ko cilvēki ir iekopuši, es tomēr, kas ir bijuši pastāvējuši līdz 51. gadam, tās tomēr būs iekšā, vai ne? Mums sākotnējā iecere bija par vienu grāmatu. Bet ļoti drīz mēs konstatējām, ka runāt par baznīcu, par mākslu, kas šeit atrodas, un nerunāt par cilvēkiem, kas te dzīvoja tad, kad tas viss tapa un joprojām dzīvo šajā vidē, tas vienkārši būtu ļoti nekonkrēti un faktiski neiespējami. Mēs faktiski kā pasūtītājs Zlēku attīstības fonds un Zlēku baznīca, mēs tādā ziņā autors nekādā veidā pat neierobežojam. Jo gribētos, lai taptu kaut kas tāds, kas pēc tam būtu gadu desmitiem, kas būtu izmantojams kā avots tālākiem pētījumiem. Ja, jo, droši vien otra grāmata par Zlēkām netaps tuvāko gadu desmitu laikā. Un tādēļ arī tā īpašos termiņos mēs nevienu neieliekam, bet ļoti klusībā ceram, ka varbūt līdz tam 2015. gadam kaut kas varētu tapt. Bet tā ir tikai tāda iecer, tāda ideja. Šodienas Zlēku iedzīvotājiem tā ir lieliska iespēja ar savām atmiņām piedalīties grāmatas tapšanā.